Sveiki šodienā. Mani sauc Marija, un es esmu šodien kopā ar Uldi Zīli. Čau, Uldi. Sveicināti! Uldis ir pirtnieks, kas darbojās daudz ar augiem pirtī. Un ar Uldi šodien esmu šajā sarunā, tāpēc, ka mums būs tāda, pēc kāda laika veidosies tāda ciešāka sadarbība sakarā ar jauno topošo jaunā laika dziedniecības kursu, kurā Uldis būs viens no pasniedzējiem. Un tur kaut ko pamācīs par pirts lietām un iešanu pirtī. Un es tev šobrīd gribētu pajautāt, kā tu kopumā redzi šobrīd dziedniecību kā tādu, un pat cik tu esi pirtnieks, tad vai dziedniecība pirtī tā kā aktualizējas vai nē, vai mēs pieturamies ļoti pie kādām tradīcijām, vai tā ir tāda joma, kas attīstās, kas tur šobrīd notiek vispār tai visā? Zin kā šobrīd ir tā, ka laikam pat cik ir pieejami visādi sociālie tīkli, visādas iespējas, tad tas ir kļuvis tāds, populārs veids, pat teikt, vairāk tā kā Tas forši, vai ne? Agrāk tas bija tāds, no mutes mutēt, kāds zināja, ka tur kāda tanto vai kāds onkls kaut ko tur dara, bet tas bija tikai tā slepenībā no kaut kur aiz kaut kāda, jā, un tas tāds nebija tās populārs, tad šobrīd tas ir pieejams un ir daudz dažādas skolas, kur šo māca, kur to var apgūt, un cilvēki to izmanto. Un izmanto gan savs, ne tikai varbūt tādai došanai citiem, bet sev, ģimenei un daudziem arī palīdz kaimiņiem, draugiem, un tas aiziet tādā plašā mērogā jau. Jā, tas ir populāri kļūst. Jā, es pat kaut kur lasīju, ka pirts kultūra esot kaut kādā mūsu kultūras mantojuma, kaut kādā tur vērtību sarakstā ielikt. Kādu to tur pareizi sauc? Mantojumā. Jā, no pagājušā gada esam. Jā, jo mums tā pirtniecība ir tāda ļoti, ļoti daudzveidīga, cik es viņu redzu. Ko tik tur nedara? Tur masē, tur skandina, tur ar augiem ņemas, ar elpošanām, ar rituāliem un visādām šamaniskām lietām, un dziedniecība arī, protams, tajā skaitā. Bet, piemēram, tad, kad es, manā jaunībā, tad, kad es kaut kad pirmās reizes, kad es uzzināju par to, ka vispār tāda pirts pastāv, tas bija tāda tusiņu vieta. Jā, arī manā jau, arī tad, kad es sāku, tad arī tāds dzimšanas dienu ballītes un pirti nekur, jau mājās nav alus, kāda jēga kurināt pirti, kur tur darīs? Aiziet nomazgāties, bet tā bija arī sava veida dziedināšana, kā agrāk gāju uz pirti. No senākos laikos gāja mazgāties, un līdz ar to arī šie procesi notika, bez kaut kādām varbūt zināšanām, bet tas pirts izdarīja to darbiņu, ko viņi izdarīja. Tas, kas notika pirtī. Tā klusā, tā sevis sajušana, ja? Un tad bija kaut kāds laiks, kad tas bija tāds populārs tuseņu veids, un tagad ir atkal aizgājis tādā, izkoptākā veidā, es pat teiktu, ja? Kad ir cilvēkiem ir šīs zināšanas, ja? Kad pirtsskolām jau dažai ir 15 un vairāk gadi, kad šo profesiju kā pirtnieks apgūst. Ja? Un tas līdz ar to ir, šīs zināšanas ir izkoptas, ir daudz pasniedzēju, kas to izplata tālāk un tālāk. Un tad, šobrīd ir tā kultūra ir jau tāda, apstrādāta, izzināta, saprasta. Nav tas vairāk tā, es tur iegāju pirtī un nezinu, ko es tur daru. Tagad ir tas tā vairāk, kad ir tāds, pār pamatojumu ar domu, kāpēc es tur eju, ko es tur daru. Jā, man vislabāk patīk iet pirtī vienai pašai. Un tad es tur varu izvērsties tā, kā man gribās. Populārākās laikam ir tādas, ģimenes pirtis, tādas savējo, tādā mazā pulciņā tādā, ja. Kā tu domā, kas ir tas, kas tai pirtī visvairāk dziedina? Tieši tad, ja mums ir kaut kādas, vai fiziskas, vai dvēseliskas, vai psiholoģiskas problēmas, kas tur ir tas galvenais? Bez kā, galīgi? Tā kā tu jau minēji, ka tev patīk ieiet vienai. Tu ieej pirtī, tu ieklausies sevi, savās domās, savā ķermenī, tu sajūti sevi. Un tajā mirklī, kad ir šis karstais pirts gaiss, kad ir šie augi, šie aromāti, kad nostrādā viss šīs enerģijas, ja? Un tad jau arī sākās tā dziedināšana. Un tad, ko pirtnieks dara, tad, teiksim, tas pieliek to
kaut kādu daļu, kad viņš palīdz strādāt šiem klientam, kas ir atnācis uz šo dziedināšanu, vai tā ir ģimenes pirts, tad tas ir atkal tāds ģimenes pasākums, jā, bet pirtī jau viss notiek, tā, gribot vai negribot, jā, tie augi, šis siltums, šie kontrasti, tas viss jau dara. Tu esi tajā mirklī ar sevi. Tu nekur nebeidz, tu ieklausies sevi, tu esi aizgājis, pabūt ar sevi. Un jebkurā dziedināšanā, man liekas, jebkurā metodē ir svarīgi ieraudzīt, sadzirdēt un sajust sevi. Kas tad manī šajā mirklī ir tas, tas sāpīgais, ar ko tad man ir, kas man tā doma nāk, jā, vai tas ir kaut kāds stresa līmenis, vai tā ir tā fiziskā sāpe, kur tad es sajūtu, kas tad notiek ar mani. Jā, un ja tas otrs cilvēks, tad tur arī svarīgi ir tā saruna. Jā, jā, tad ir šis saruna, tad ir atkal nostrādā visas šīs maņas, jā, redzi, dzirdi, oža, es sadzirdu, es saredzu, kā tas ķermenis jūtās, kas viņam šajā mirklī traucē, kur viņam ir kaut kādi, tie sāpīgie punkti uz šī ķermeņa, jā, kur tu vari palīdzēt viņam ieraudzīt, atrast sevi atkal, jā, jo mēs jau varam palīdzēt, izdarīt tā cilvēka vietā daudzas lietas, jā, bet cilvēkam jau pašam ir jāapzinās. Viņam tas ir jāpieņem. Jā, jāpieņem, kad ar viņu tā ir, jā, un kad viņam varbūt tur sāp kaut kur tajā mugurā, tad viņš jau viņu var pirtī izmasēt, viņu var izdarīt ar viņu visu, bet ja viņš neapzinās, ka viņš varbūt nevar to smagumu vai tādu darbu darīt, jā, tad tas ir tikai līdz uz mazo mirklīt, jā, un pēc nedēļas 2 tu atkal esi turpat, kur tu esi, tāpēc, ka tu neieklausies sevi, ka tavs ķermenis varbūt šobrīd nav gatavs tik lielai fiziskai slodzei. Varbūt, ka viņam ir jāiedod attelpa, jāiedod ir kaut kāds miers. Jā, tas viss ir atkal, mēs atgriežamies sajust sevi. Man liekas, ka tā pirts ir ļoti piemērota vieta tam, jo tas cilvēks ir tāds papliks, viņam nav nekādu masku, ne fiziski. Nevar aizbēgt. Nekur viņš nevar aizbēgt, jā. Jā, tu esi pliks, kā no mācas miesām nāc. Kā no mācas miesām, jā, un tad ir visi tie aromāti, viss tas mitrais gaiss un visas tās patumšā vide, krēslainā. Tas viss, man liekas, ka ļoti veicina taisni to atvēršanos un to pieņemošā stāvokļa iegūšanu, un tad tur tiešām var dažādas prakses veikt gan pašā pirtī, gan pirts priekštelpā, gan ap, pirms un pēc to visu. Tajā kursā, kurā es te uzaicināju, tur mums tā pirtniecība nebūs tā ļoti daudz. Salīdzinot ar to, kas ir pirts skolās, kur mācās 1, 2 un ļoti ilgi un nopietni, tas tāds ātrais kurs, un man tā doma bija tāda, ka nevis tādu, profesionālu tieši pirtnieku, bet patiesībā jau pirtī var iet jebkurš, un miedarboties var jebkurš, un tā kā tas cilvēks būs ar šo te dziedniecības pamatu, un viņš būs labās zināšanās par augiem un par to, kas notiek cilvēka smalkā plānā, tad viņam tā pirts tāds viens no darba laukiem, darba vidēm, kurā, to varētu tā kā lietot papildinoši. Arī varbūt vairāk priekš savējiem, varbūt arī priekš saviem klientiem, kā kuram tas aizies. Varbūt tev ir kaut kas, ko teikt, ko tu tieši šādā apjomā, tieši šiem cilvēkiem, ko tu gribētu iedot, ko viņi tur var sagaidīt. Noteikti jau tās ir, skolā man bija 6 nodarbības. Un vēl vasaras nometnes. Plus vasaras, jā, tur 8, 9 jau sanāca. Tā mana sajūta un tas, ko es to esmu saredzējis, ko es varētu iedot, jā. Pirmais ir tos pašu pirts pamatus. Ko tad mēs darām pirtī? Kā iet pareizi, lai nenodarītu sev pāri. Dažkārt mēs arī varam nodarīt sev pāri. Ir cilvēki, kas neapzinās, viņam liekas, jo karstāk, jo labāk. Absolūti nē. Jā, tā temperatūra var būt 50, 60 grādi, bet ja tu savieno šo kopā ar šo mitrumu, ar šo pirts garu saucamo, jā, tad tā temperatūra var būt arī 50 grādi un izdarīt ļoti lielas lietas. Jā. Tas ir tas, ko bieži nesaprot cilvēki, kad liekas, jo karstāk, jo labāk. Nē,
Ja? Ir tā pareizā būtība, kāpēc mēs ejam, kā mēs ejam, cik daudz mēs sevi izsildam pirmajā reizītē, otrajā reizītē, trešajā, lai nenodarītu sev pāri. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nenodarīt sev pāri, un līdz ar to arī nenodarīt tiem pārējiem ģimenes locekļiem, vai, kas nāks tajā pirtī. Un tas būtu tāds pirmais pamatiņš, kas ir jāsaprot. Jā. Otrais būtu noteikti tad kādus augus un ko lietojam pirtī. Ka to augi var būt ne tikai kā skrubis, bet tie var būt arī kā smarža, kā garša. Viss tas, ko dara šie augi, šīs slotiņas, kad mēs izbaudam ar katru to savu maņu, redzi, dzirdi, oža un sajūtās, kā tad mēs izmantojam šos augus. Un tad noteikti arī parunāsim par rituāliem, kādus rituālus mēs veicam pirtī un ko katrā rituālā mēs izdaram, kāpēc mēs to izdaram, kāda ir šī jēga, vai tā nozīme, vai tas redzējums katram noteiktam rituālam. Un tad noteikti arī būs par skrubēšanos un medošanos, kā tad mēs attīram šo ķermeni, gan fiziskā, gan garīgā, gan mentālā līmenī. Un, mana tā sajūta ir, un tā redzu, kā es parasti strādāju, vajag vispirms iztīrīt, sajust sevi, nostabilizēt un tad piepildīt, jā, lai tas ir tas process tādā dabīgā, kad mēs dziedinamies. Bieži ir tas, ka mēs tā ļoti daudz strādājam ar savu garīgo vai mentālo ķermeni, tur visādas prakses izējām, tad ir no tā fiziskā ķermenīša jānomazgā, lai tas garīgais var iedarboties miedarbībā, nonākt ar savu fizisko ķermeni, jā. Un ja tā notiek šī miedarbība, tad tikai mēs varam tā forši labi justies. Kad mēs pieņemam savu ķermeni, kad mēs pieņemam savas domas, savu garu, jā, tad ir dvēseli, tad viss notiek. Tad noteikti arī svarīgi ir šī kontrasti, ko arī ļoti daudz grēko varbūt vai neizprot šo kontrastu nozīmi. Jā. Tas augstais ūdens pēc tam, ja? Augstais ūdens arī ļoti bieži secina arī pirmspēc iet augstā ūdenī, jo tad ķermenis uzreiz sāk sevi sildīt no iekšpuses, jā, notiek šī temperatūras svārstības, kad ķermenis jau ir kā tāds robotiņš, viņš jau saprot, ja man ir augsts, tad man ir sevi jāsilda. Jā, un dažkārt mēs ieejam pilnīgi vēl neizciluši, un tad metamies tajā augstajā ūdenī, kas atkal nav labi. Jā. Un tad bieži ir, kad notiek kaut kādas trīces, un kā atšķirt to, ka ir tāda paniskā trīcēšana, jau kad ir emocionāli problēma kaut kāda cilvēkam, jā, kad viņš var bišķiņ patrīcis, nopurina, kā es saku, lieko, un iet forši tālāk. Jā. Tad ir tās kontrasts, tā būtība arī pēc tiem kontrastiem var just, kad cilvēkam ir par daudz, kad viņš ir pārkarsēts vai kad viņš nav pārkarsēts, varbūt, kad tā ir viņa kaut kāda jau tāda mentālā slimība, vai fiziskā slimība, kad viņam iesējās trauksme, kā viņam tikt ar to galā. Ja, tie kontrasti ļoti palīdz nolasīt un sajust cilvēku. Jā, par to karstumu un augstumu. Tur vispār man ir vairāks cilvēks gadījies satikt, kas saka, ka neiešot nekad vairs pirtīgi, vai ir vai nu pārkarsēti, vai nu nosaldēti. Par šito reizēm pirtnieki grēko, jo paši viņi ir pieraduši pie tām lielajām temperatūras svārstībām, bet tur atnāk cilvēks, kuram tas viss ir jauns, ja, un kurš ir varbūt neveselā stāvoklī, un tad vienkārši pārspīlēts tas tiek, jā. Jā, bet zin kā, ļoti bieži, kad, vismaz es parasti saku, ja tev kaut kas traucē, ir par karstu, ja ir par augstu, obligāti ir jārunā. Un tad cilvēkiem jau ir vienmēr, sevišķi tā kā es ievērās, ka mums latviešiem tā, ko tad es jau varu paciesties, ja man tur spieži traucē, nevaru nogulēt, bet viņš nekad neteiks. Es saku, tu esi pagaidi, cik ilgi tu mocīsies, un tu paliek to slotiņu vai spilventiņu apakšā, lai tev ir ērti, un tad es saku, šādi ir labi. Jā, šādi ir labāk, ja, bet viņš nekad neteiks, ka man tur traucē, vai man pa karstu, es taču esmu, man taču ir jāēst. Un tas parasti arī sevišķi ienāk, kad, kā atnāk tur vairāk vīri, vai ne, un tad viņiem, kurš tad būs tas, kurš pirmais pateiks, man ir pa karstu, jo pirmais ies ārā. Tas taču ir nodevība pret savu ķermeni, tā taču nedrīkst. Jā, un tas ir, ka mēs nerunājam, un svarīgi jau ir, ka mēs runājam, ka mēs stāstam, ka mēs esam paši godīgi pret sevi, vai es varu šajā dienā izturēt šo karstumu, vai šajā dienā man gribās lielāku to karstumu, un katru reizi jau ir savādāk, nav jau divas vienādas reizes nekad. Jā, es esmu ievērojis, ka man ir tas reizēm ļoti atšķirīgi. Jā, man arī ir bijis, ka es domāju, šodien gan es iešu, tagad karsēšos, tur skrubēšos,
un vējas priekštelpā tu nosēdi vairāk, padzerot to tēju un kaut kādā meditācijā ar sevi, esot nekā tajā pirtiņā iekšā. Jā, tā ir ļoti bieži, kad, ir citreiz, kad negribās, un citreiz ir tā, ka tev liekas, cik tad var, kad ir jau pat ilgi. Jā. Labi, mēs esam kādu laiku parunājuši, abi tādā pirtī atbilstošā miglainā foniņā. Es domāju, ka mēs tādos garainīšos sēžam tā. Jā. Klausies, bet kur tev vispār ikdienā var satikt? Kas ir tā vieta, kur tu ikdienā ar cilvēkiem darbojies pirtiņās? Ikdienā es, tad lielāko daļu savā mājas pirtiņā, Ādažos, Instagrams un Facebook, Salskoku pirtiņi, tur arī es esmu. Un tur es arī darbojos. Pavisam nedaudz arī Ziedlēja pirtī Siguldas pusē darbojos, bet, ir tā kā, ir tev darbiņi jau vairāk, kas sakrājas, ka praktiski vairāk tā kā savā mājas pirtī, un tad arī pirtskolā kā pasniedzējs. Tagad arī pievienojos tavai skoliņai. Jauki. Tad tiekamies kādā siltākā vai vēsākā vietā un vieglu garu. Vieglu garu. Visu labu!